Lai ko tu darītu, lai kādu lēmumu tu pieņemtu, tu vari būt tikai ieguvējs. Vienīgais, kas tev jādara, lai mainītu savu pasauli, tev ir jāmaina veids, kā tu par to domā. Tātad perspektīva. Tu vari pārveidot savu domāšanu tā, ka tas būs pat neiespējami pieņemt nepareizu lēmumu. Iedomājies, tu šajā brīdī esi nonācis dzīves krustcelēs. Tev ir jāpieņem lēmums. Lielākā daļa no mums esam mācīti, ka jebkura lēmuma pieņemšana vienmēr būs vai nu pareiza vai nepareiza. Attiecīgi tam tevī mājo bailes no nepareiza lēmuma pieņemšanas, jeb citiem vārdiem sakot, kļūdīšanās. Ir visnotaļ loģiski, ka mēs visi vienmēr gribam pieņemt tikai tos pareizos lēmumus, jo kuram gan patīk kļūdīties un būt zaudētājos. Bet tā kā jaunu dzīves pagriezienu priekšā, mēs nekad nevaram zināt, kurš mūsu pieņemtais lēmums būs pareizs. Mēs bieži vien aiz šīm bailēm kļūdīties, iestrēgstam krustcelēs uz ļoti ilgu laiku, vai pat uz visu mūžu. Grāmatas autore Sūzana Džefersa piedāvā, manuprāt, fantastisku domāšanas maiņas modeli, proti tā saucamo bez zaudējuma modeli. Es to saukšu par ieguvumu modeli. Šajā modelī viņi attēlo divus ceļus, no kuriem abi ir pareizi, jo katram ceļam ir savi ieguvumi. Apskatīsim katru no šiem ceļiem atsevišķi. Pieņemsim, ka tu stāvi izvēles punktā, un tev ir jāpieņem lēmums palikt tajā darbā, kurā esi, vai iet prom. Kādi varētu būt iespējamie ieguvumi, ja tu izlem palikt savā darbā? Tu vari turpināt kāpt pa karjeras kāpnēm, uz jau esošās pieredzes bāzes tu vari turpināt pilnveidot savas prasmes un iemaņas. Tu pazīsti savu darba vidi, līdz ar to tu vari labāk koncentrēties saviem tiešajiem darba pienākumiem un tam līdzīgi. Un tagad, kādi varētu būt iespējamie ieguvumi, ja tu izlem iet prom no sava darba? Tev paveras jaunas vēl nezināmas iespējas, tu iepazīsties ar jauniem cilvēkiem un paplašini savus kontaktus, tu gūsti jaunu pieredzi, tev ir vairāk brīva laika un tam līdzīgi. Vienalga, kuru lēmumu tu pieņem, tu esi ieguvējs. Tātad galvenais ir tava domāšana. Tikai tava domāšana nosaka to, vai tu būsi zaudētājs vai ieguvējs, vai tu esi veiksminieks vai neveiksminieks. Šāda domāšana ievērojami samazina baiļu sajūtu, jo apziņa, ka es esmu spējīgs tikt galā ar jebko, kas man atgadās, ir atslēga uz to, ka es atļaujos uzņemties risku. Drošība nav tad, kad lietas pieder. Drošība ir tad, kad tiek galā ar lietām un situācijām. Kad saskaries ar svarīgu lēmumu pieņemšanu, Sūzana Džefersa iesaka darboties pēc šādas schēmas. Kas tev jādara pirms lēmuma pieņemšanas? Uzreiz koncentrējies uz ieguvuma modeli. Pasaule ir bezgalīgu iespēju vieta. Izpildi mājasdarbu un apsver alternatīvas. Runājoties ar citiem tās jomas profesionāļiem, kurā tev ir jāpieņem lēmums. Ieklausies cilvēkos, kuri atbalsta tavu mācīšanos un izaugsmi, bet izvairies no cilvēkiem, kuri pastāvīgi noraida tev pavērušās iespējas. Apslāpē savu lepnumu. Tā nav neveiksme, ja tev neizdevās tā, kā biji plānojis. Tā ir veiksme, jo tu mēģināji. Nosaki prioritātes. Pievērs uzmanību tam, ko vēlies tu šajā konkrētajā situācijā, un kā tas var būt noderīgs tavam kopējam dzīves mērķim. Taču atceries, ka dzīvojot mērķi nemitīgi mainās, un tie tev ir pastāvīgi jāpārvērtē. Arī, ja tavi mērķi tev vēl nav skaidri, tad tev ir tā lieliskā iespēja trenēties lēmumu pieņemšanā un eksperimentēt. Uzticies impulsiem, mēģini noķert to pašu pirmo sajūtu, kas tevī pavīt kāda lēmuma sakarībā. Tas ir impulss no tavas zemapziņas, un tas vienmēr ir pareizs priekš tevis. Jau nākošajā sekundē pieslēdzas prāts un sākas domāšana. Lai tu spētu uztvert šo zemapziņas impulsu, var būt nepieciešams apzināts treniņš. Atslābinies. Lielākā daļa cilvēku uztver sevi un savus lēmumus pārāk nopietni. Pat ja savā lēmuma rezultātā tu zaudē naudu, nekas traks, jo tu iemācīsies tikt galā ar naudas zaudēšanu. Ja tu izvēlies šķiršanos, nekādu problēmu. Tu iemācīsies dzīvot viens pats. Sāc domāt par sevi kā par studentu mūža garumā. Mācību programma ir visas tavas attiecības ar pasauli, kurā dzīvo no dzimšanas līdz nāvei. Katra pieredze ir vērtīga mācība, kas jāapgūst. Ko tev vajadzētu darīt pēc lēmuma pieņemšanas? Atbrīvojies no priekšstata.
tas ir bijis svarīgs tikai pirms lēmuma pieņemšanas. Pēc tam turēšanās pie tā var sagādāt tikai vilšanos. Tu nevari kontrolēt nākotni, tāpēc atveries un vienkārši ļaujies procesam. Uzņemies pilnu atbildību par saviem lēmumiem. Tas ir grūti. Mums visiem ir noslēdza meklēt kādu vainīgo, bet uzņemoties atbildību un ieraugot iespējas, tu mazāk dusmosies uz citiem un arī pats uz sevi. Neaizstāvi, labo. Ir svarīgi fokusēties uz savu lēmumu un veltīt tam visu savu spēku. Taču, ja tas neizdodas kā plānots, un tev tas nepatīk un nesagādā prieku, maini to. Liela daļa cilvēku, kuri ir ļoti daudz laika ieguldījuši pareizā lēmuma pieņemšanā, pat pēc atklājuma, ka nepatīk izvēlētais ceļš, turas pie tā ar visu sparu. Ir ļoti būtiski apzināties un būt godīgam pret sevi. Lai gan tas nebūtu nav vienkārši, apkārtējo cilvēku kritika un neizpratne, kā arī iekšējā kļūdīšanās sajūta var būt ļoti nepatīkamas. Tomēr atceries, uz spēles ir tavas dzīves kvalitāte. Rakstniece iesaka, izmanto novirzīšanās modeli. Kļūdu labošana ir mācīšanās. Apjukums un neapmierinātība ir signāli, kas norāda, ka ir pienācis laiks labojumam. Fiziskas sāpes ir vieglāk uzlūkot kā labvēlīgas, jo tās var izglābt tavu dzīvību. Piemēram, sāpes vēderā var izrādīties apendicīts. Garīgās sāpes ir tikpat lielā mērā svētīgas, jo saka tev, ka kaut kas nav labi ar tavas dzīves ritējumu. Tā ir zīme, ka vajag labot vai nu domāšanas veidu par pasauli, vai to, ko tu pasaulē dari, vai abus. Labošana notiek caur pētīšanu. Kad māceklis būs gatavs, skolotājs parādīsies. Psiholoģi aicina ar vieglumu pieiet savas dzīves lēmumiem un neuztvert tos pārāk nopietni. Atceries šo teikumu, lai kas arī notiktu, es ar visu tikšu galā. Sūzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 8. nodaļas prezentāciju skaties nākamajā video. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube. Uz tikšanos nākamajā video.